Ierasti telkas tiek rīkotas pavasarī, taču šobrīd vasaras beigās vairāki telkotāji ir sapulcējušies, lai sakoptu Slocenes upi. Atsaucība ir visai liela, tāpēc darbi rit raiti un izskatās, ka telkotājus nebaida arī lietus mākoņi. Life Good Water IP kopā ar Pasaules dabas fondu 23. augustā pulcēja vairāk nekā 20 talciniekus, lai kopīgiem spēkiem sakoptu vienu no 6 projektā iekļautajām upēm Sloceni. Pēc upes izvērtējuma tika secināts, ka Slocenē ir gana daudz piesārņojuma. Vienas no rīcībām ir arī šī piesārņojuma samazināšana, ko mēs esam izdarījuši jau iepriekšējā gadā, izbūvējot sedimentācijas baseinus, tādus padziļinājumus grāvīšos un arī mitrāju, kas ir pat šeit pat upei mazliet uz augšu. Telkas mērķis bija atbrīvoties no šķēršļiem, un šīs upes garumā tie bija 3 iespaidīgi bebru dambji, kas būtiski ietekmē upes plūsmu, paceļot ūdens līmeni, izmainot krastus un apludinot apkārtējo platību. Mēs strādājam tikai ar dambi. Tas nozīmē, ka mēs upē nekur augstāk, zemāk neko pašu savu prātu nerokam, nedaram, bet ar dambi tur ir tiešām metodas visādas. Kāds roja, kāds roka, kāds velk, bet no augšas uz leju soli pa solītim. Pašreiz mēs ar jaunu metodi izmēģinam un skatāmies, kā vieglāk ir noķert tos zarus, kas nāk no bebru dambja, lai tie tālāk nenest uz leju pa upi un tad atkal aizsērēt. Tā kā mēs nezvejojam zivis, bet zarus. Telkot bija ieradušies ne tikai projekta autori un sadarbības partneri, bet arī vietējie iedzīvotāji un entuziasti no malām. Viens no aktīvistiem, Arnis Kuzmanis, pirms 10 gadiem saprata, ka vēlas mainīt savu dzīvi un aktīvi iesaistīties katrā nodarbē pie dabas. Tā tapusi arī domu biedru grupa Kustības spēks, ar kuru Arnis aicina ikvienu veikt liederīgu aktivitāti pie dabas. Tad es aicinu cilvēkus atsaukties uz šo pasākumu un braukt vairāk, jo vairāk cilvēku atbrauks, jo ātrāk to izdarīs un jo vieglāk katram cilvēkam būs. Un bonus tam pusdienas paēst kopā, parunāt, varbūt iepazīties ar jauniem cilvēkiem un atrast tos savus domu biedrus vai domu grupas, kurās jūs varat vienkārši satikties un darīt to paši, neatkrīt atkal no dabas fondiem. Telkas laikā speciālisti stāstīja un rādīja, kā pareizi tīrīt upi, lai ik viens iesaistītais pats spētu iztīrīt arī savu piemājas upi vai arī spētu to uzturēt tīru pareizi. Mēs nedrīkstam atstāt upi tukšu. Mēs nedrīkstam viņu iztīrīt pilnībā tukšu no dažādiem kokiem, no akmeņiem, jo daudzveidīgāk pati upe un gultne, jo daudzveidīgākas būs dzīvotnes un kas tajā dzīvo. Mans galvenais ieteikums būtu neiztīrīt upi kā tūkstnesi. Pēc nepilnām 2 stundām darba rezultāts jau bija skaidri redzams, taču ar talkošanu nekas nebeidzas. Jau septembrī upe atkal tiks apsekota, lai noskaidrotu, vai talcinieku ieguldītais darbs ir bijis pozitīvs arī zivju populācijai Slocenē. Niceta Anna Stariņa, Girds Grenevits, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni.